Labākais podkāsts. Laipni lūgt labākajā podkāstā, kur mēs dodam runāt viesiem. Pie mums šodien ciemos ir Viktorija. Viktorija Mola TikTokā. Un pastāst, Viktorija, ko tu nodarbojies un kāpēc? Kopumā es veidoju saturu, kur es stāstu par mentālo veselību kā tādu. It sevišķi es stāstu par bipolāriem traucējumiem, par UDHS, par autismu un, protams, par atkarībām. Jo tās ir tēmas, par kurām es ļoti labi zinu, jo es to gan pētu, gan pati ar to saskaros. Plus es uzskatu, ka latviešu segmentā ļoti trūkst kontenta, kurš cilvēki stāstītu ne tikai par savu pieredzi, par to, ka viņam, teiksim, ir kaut kāda veida slimība vai kaut kāda veida atkarība, bet stāstītu to no tāda viedokļa, lai to cilvēki var gan saprastu, kā ar to cīnīties vai kā ar to sadzīvot. Jo, teiksim, ja mēs runājam par mentālo veselību, protams, mēs ļoti bieži runājam par tāda veida slimībām, kuras līdz galam mēs nevaram izārstēt, vai ne? Un tāpēc es parādu cilvēkiem, ka, teiksim, man ir slimības, kuras es nekad neizārstēšu. Es nekad nevarēšu mainīt savu domu gājienu, es nekad nebūšu savādāka un es nekad nebūšu kā normāls cilvēks. Un es ar savu kontentu gribu parādīt to, ka tas ir ok, ka tas ir normāli. Un, protams, jā, būs cilvēki, kuri to nesaprot un negrib to pieņemt, bet es gribu parādīt, ka tas ir ok un to vajag un var pieņemt. Jo cilvēki ar autismu, cilvēki bez autisma, cilvēki ar bipolāriem traucējumiem vai kaut kas tam līdzīgs, tie ir tādi paši cilvēki. Jā, mēs varam saskarties ar vairākām stigmām un ar vairākām problēmām, bet mēs esam normāli, adekvāti cilvēki. Un es gribu parādīt, ka mentālās saslimšanas, mentālās problēmas, tas nav nekāds tabū, tas nav nekāds tāds moments, dēļ kura mēs varētu cilvēku diskriminēt vai neņemt viņu uz darbu tikai tāpēc, ka viņam ir kaut kāda veida saslimšanas. Nē, es gribu parādīt, ka ar to var dzīvot, ar to vajag sadarboties. Protams, vajag darīt visu iespējamo, lai tu vari ārstēties un blā, blā, blā. Bet es gribu parādīt, ka tomēr mēs esam tādi paši cilvēki kā visi pārējie. Es pamanīju, ka tu bieži savos TikTokos stāsti par atkarībām un vielām diezgan atklāti. Vai tev nav bail, ka tas ietekmēs tavu reputāciju nākotnē, un vai tas nesīs kaut kādas vēl papildus problēmas? Es teikšu tā, es esmu pārliecināta par to, ka ja es turpināšu dzīvot klasisko normālu dzīvi un ja es turpināšu strādāt parastajos darbos, kur, teiksim, manam darba devējam būs interesanti, teiksim, pačkot manu tur Instagram un TikToku vai kaut kas tam līdzīgs. Un ja viņš pamanīs to momentu, ka es stāstu par vielām un aizliegtām vielām un par to, kad man bija ar to atkarības, es domāju, ka tāda tipa cilvēks droši vien aizdomāsies par to, ņemt mani darbā vai ne. Bet ko es ar to visu arī gribu panākt un parādīt? Jā, ir cilvēki, kuriem ir atkarības. Un pārsvarā 99% cilvēki to slēp, un pārsvarā mēs nezinām, vai ir cilvēkam tā atkarība vai ne. Tāpēc es ar to arī gribu parādīt, un kāpēc es to stāstu atklāti? Tāpēc, ka es teikšu godīgi, man pie dirsas, ko domās citi cilvēki par mani, par manu dzīvesveidu un blā, blā, blā. Es gribu parādīt, ka jā, man bija atkarības, jā, es ar to ļoti ilgi cīnos. Man sanāca visu to sakārtot, man sanāca normāli strādāt un blā, blā, blā. Protams, es negribu teikt kaut kādu tādu ideju, ka jebkuram cilvēkam, kuram ir atkarība, viņš var ar to kaut kādā veidā salabot, viņš var izārstēties. Nē, ne visiem cilvēkiem būs tā. Atkarība ir ļoti nopietna problēma, atkarība ietekmē tavu darbu, tavu komunikāciju ar draugiem, tavas attiecības un visu to pārējo. Es esmu tāds
no retiem gadījumiem cilvēks ar atkarībām, kuram sanāca tikt vaļā no tā visu sūda, un kuram sanāca arī kaut kādā veidā izglītoties, attīstīties, izveidot savu kontentu, dalīties ar to kontentu, palīdzēt cilvēkiem un blā, blā, blā. Ne visiem cilvēkiem sanāks, bet tomēr, ja es esmu atklāta pret pasauli par to, ka man ir atkarības, ka man bija atkarības, un man bija nopietnas atkarības, man bija atkarības no benzodiazepīniem, no marihuānas, man vissmagākā atkarība man bija no alkohola, 2 gadus es nosēdāju uz kokaīna, un tie, kuri skatās mani tiktu, kā viņus baigi besīt tas moments, ka es stāstu par to, ka man bija atkarība no kokaīna, jo viņi, kur tu varēji ņemt tik daudz naudas? Ribēta, ja tu gribi, tu vari dabūt to naudu. Jebkurš cilvēks ar atkarību atradīs variantu, kā sapelnīt to naudu vai kaut kādā citā veidā to dabūt. Ir jāsaprot, ka atkarība tomēr ir slimība. Ir jāsaprot tādus cilvēkus, ir jāpalīdz tādiem cilvēkiem. Un es esmu viens no tiem gadījumiem, kur es gribu parādīt, ka tomēr izēja ir, tomēr vajadzēs dahujā strādāt pie tā. Dahujā vajadzēs domāt, kāpēc tu sāki, kāpēc tu nesāki un viss tas pārējais. Darbs būs jebanūts ļoti ilgs un nopietns. Tu nevari lietot vielas, teiksim, 10 gadus, un pēc tam izdomāt, ka pa 3 mēnešiem tu tiksi vaļā no tā visa. Nē, tas nav iespējams, tā tas nestrādā. Bet es esmu no tiem cilvēkiem, kurš parāda, ka tomēr tas ir iespējams. Es dodu cilvēkiem cerību, un es ar savu piemēru parādu, var būt hujoma, tava dzīve var būt galīgā dirsā, bet tomēr variants un izēja ir. Un ar to, ja es ar tāda veida piemēru palīdzēšu 1, 2, 10, 15 cilvēkiem, bet tajā pašā laikā mans darba devējs mani atlaidīs no darba tikai tāpēc, ka man ir slikta reputācija. Pizdu to darba devēju, pizdu to darbu, jo es izglābšu 10 cilvēkus. Tas priekš manīm ir daudz svarīgāks, nekā sēdēt pie kaut kāda čaļa, kurš maksā vienkārši man naudu. Ne, es labāk glābšu cilvēku dzīvības un došu viņiem cerību. Runājot par vielām, un tagad arī runājam par atkarībām. Latvijā tagad runā par dekriminalizāciju, un daudziem cilvēkiem ir bažas, ka šis tieši pasliktinās šo problēmu ar narkotikām jauniešu vidū, jo tagad viņus nesodīs un viņi varēs tikt sveiki vaļā. Kādas tev ir domas par šo dekriminalizāciju? Es uzreiz gribu pastāstīt par to, ka ir ļoti liela starpība starp legalizāciju un dekriminalizāciju. Legalizācija nozīmē, ka tu vari tirgot, tu vari lietot, un nav nekāda veida regulātora, kurš kaut kādā veidā to regulēs, vai būs kaut kāda veida tur sodi vai kaut kas tam līdzīgs. Ko nozīmē dekriminalizācija? Dekriminalizācija nozīmē, ka ja tu esi barīga tirgotais, aizliegto vielu tirgotais, tu nedrīksti tās tirgot. Tev būs krimināls sods par to. Tu nedrīksti to tirgot, jo tas ir aizliegts. Bet, ja tu esi lietotais, vienalga kura vecuma, vienalga tev ir 13 gadi vai 25 gadi, ja tu esi lietotais un mums pastāv dekriminalizācija, tas nozīmē, kad ja tevi pieķers pie tā, ka tu lietoji aizliegtas vielas, tu nenesīsi kriminālu sodu. Tevi nevar ielikt cietumā, un tev nebūs protams, var skatīties uz to, ka, ja tu lieto, tev nekādas problēmas nebūs. Un tas ir pareizi. Jo cilvēkam, kurš jau lieto, ir jau daudz problēmas, vai ne? Un dekriminalizācija dos tādiem cilvēkiem vienkārši iespēju vērsties pie ārstiem,
saukt ātro palīdzību, jo pēdējā laikā Latvijā ļoti bieži par to runāju, un es pati par to runāju ļoti daudz. Tagad ir jauna narkotiku epidēmija, ja? Tie saucās tie nitazīni, tas ir mākslīgā veida sintetiskais opioids, un viņš ir ļoti, ļoti stiprs. Un cilvēki, kuriem ir pieredze ar vielu lietošanu vai nav tādas pieredzes, ja viņš izmantos to vielu, pastāv iespēja, ka viņam būs pārdozēšana. Un dēļ tā, ka Latvijā nav vielas dekriminalizētas, dēļ tā, it sevišķi, ja mēs runājam par bērniem, par pusauģiem, ja, jo, manuprāt, teiksim, 15-16 gadīgais, tas ir bērns. Ja, tas ir bērns, viņš nesaprot, kas notiek. Un kur ir problēma? Ja tādam bērnam, pusaudzim ir pārdozēšana, viņš baidās saukt ātros. Jo viņš zina, ka tu nevari tirgot un tu nevari lietot narkotikas Latvijā. Un dēļ tāda veida pusauģi, viņi mirst no pārdozēšanas, jo viņa nevar izsaukt ātros, jo viņam ir bail, ka sāksies krimināls sods vai kaut kas tam līdzīgs. Tas taču nav adekvāti. Iedomājies, cik bērni, cik pusauģi Latvijā lieto aizliegtas vielas. Mēs varam pēc tam parunāt par to, kāpēc tā notiek, ja? Bet to, ka bērni lieto narkotikas, tas ir fakts. Mēs nevaram par to strīdēties, tas ir fakts. Visi ārsti tagad par to runā, psihiatri par to runā, cilvēki, kuri strādā neatliekamas palīdzības resursos, viņi saka, mums tik daudz zvana par tām bērnu pārdozēšanām, mums nav resursu. Bet problēma vēl ir tur, ka daļa no tiem zvana tik vēlā laikā, kad mēs vairs nevaram izglābt to bērnu. Viņš nomirs no pārdozēšanas, jo draugiem ir bailīgi zvanīt policijai, draugiem ir bailīgi zvanīt neatliekamai palīdzībai. Vai tas ir normāli? Dēļ stulbas kaut kādas idejas, ka mums ir nelegāli gan lietot, gan tirgot, un mūsu valsts neredz starpību starp to visu. Mirst bērni. Mirst arī pieaugušie. Vai tas ir normāli? Manuprāt, tas ir nav normāli. Tāpēc es pilnīgi visām rokām par dekriminalizāciju, jo tas palīdzēs gan ārstiem, gan tiem cilvēkiem ar to pārdozēšanu, gan es ceru, ja tomēr ievedīs to dekriminalizāciju, es ceru, ka būs ieguldīti vairāk resursi priekš tiem preparātiem, kuri tieši domāti opiātu pārdozēšanai. Ja? Jo tagad cilvēkiem, kuri strādā neatliekamā palīdzībā, ja, viņiem ir tas resurs, bet tas resurs ir nepietiekoši liels. Tas nozīmē, ja mums būs tā dekriminalizācija, un ja mēs pieņemsim visus tos cilvēkus, kuri lieto un kuri var pārdozēties no tiem pašiem opiātiem, tas nozīmē, ka valsts būs spiesta arī dot naudu priekš tiem preparātiem, kuri palīdzēs cilvēkiem tikt vaļā no tās pārdozēšanas, kurus izmantos ārsti. Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc dekriminalizācija nebūtu kaut kas adekvāts. Okay, tagad ziņās aug statistika narkotiku lietošanā, bērnu narkotiku lietošanā, pārdozēšanā. Kāds ir tavs ieskats uz to? Vai mēs vienkārši sākām labāk vākt statistiku, vai tiešām cilvēku un pusauģu skaits, kas lieto narkotikas, paaugstinās, un kāpēc tas tā varētu būt? Es nedomāju, ka, manuprāt, vispār statistika tas nav nekas tāds, kas būtu objektīvi garantēji apraksta to, kas reāli notiek, jo statistiku mēs varam grozīt, kā mums ērtāk, kā mums patīk, kā mums vajag. Ir sevišķi, ja mēs, teiksim, es varu vienu statistiku izmantot tā, kā man ērti, tu to pašu statistiku vari izmantot kaut kādā savā veidā. Ja mēs runājam par to, vai biežāk sāka lietot narkotikas,
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka tiešām mūsdienās cilvēki vairāk izmanto aizliegtas vielas, jo tās vielas ir pieejamākas. Ja? Mums vienkārši vajag atvērt telegramu, un tev viss ir gatavs. Agrāk ar to bija mazliet grūtāk. Kāpēc tā notiek? Es domāju, ka problēma ir ne tikai tur, kad tas ir vieglāk pieejams, kaut gan tas, protams, arī ir iemesls. Es domāju, problēma ir tur, kad bērni un pusauģi, kuri tagad sāk lietot vielas, aizliegtas vielas, viņi ir mazliet gudrāki nekā mēs bijām savā laikā. Jā, teiksim, man ir 31 gads, vai ne? Un pirmo reizi marihuānu es pamēģināju 19 gados. Bet sistematiski pīpēt es sāku, kad man bija pāri 20 gadiem. Ja? Kaut gan apkārt un klases biedri man bija tādi, kuri jau skolā sāka to mēģināt pīpēt. Tas nozīmē, ka vienkārši vecākiem ir piedirses, kas notiek ar tiem bērniem. Klases audzinātājiem ir piedirses, kas notiek ar tiem bērniem. Vienīgais, kāpēc man liekas, ka daudzi pusauģi jau tādā vecumā saprot, kas ar viņiem notiek, diezgan populāri ir runāt vispār par mentālo veselību. Jā, teiksim, ja mēs runāsim par latviešu segmentu, tas ir viens moments, jā, ir ļoti maz cilvēku, kuri runā par to atklāti un par to, kā tas reāli ir. Bet krievu segmentā, angļu segmentā, citās valodās, protams, ir daudz kontenta, kur runā par mentālām saslimšanām, un kur, teiksim, ja mēs runāsim par to pašu angļu valodu, ļoti viegli atrast kontentu, kur runā cilvēki, kuri stāsta par to, ka viņiem palīdzēja marihuāna. Ja? Un, teiksim, un mēs paņemsim mūsējo pusaudzi, ja, kurš dzīvo Latvijā, kurš saprot, ka marihuāna ir aizliegta un blā, 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 bet viņš var skatīties to kontentu, un viņš klausās, nu jā, ķipa, marihuāna palīdzēja, jo simptomi ir līdzīgi un blā, blā. Ir iespēja, ka viņš pamēģinās. Ir iespēja, bet es domāju, ka vēl var būt 100 miljonus variantu, kāpēc tas bērns aizietu uz ielas un tomēr izmēģinātu. Un būsim godīgi, marihuāna nav pirmais, ko izmēģina pusauģi vispār, kad viņiem ir slikti. Pirmais, ko izmanto, nikotīns un alkohols. Tas ir pats pirmais. Mēs bieži skatāmies bērnības tēmu, pusauģu. Kāda vispār bija tev bērnība un kad tu pamēģināji pirmās vielas, tas, sākot no alkohola? Pastāst, kā tas bija un kāpēc tu domā, tu sāki izmantot kaut kādas vielas? Pirmo reizi es pamēģināju uzpīpēt jau tādā sakarīgā plus-mínus vecumā. Man bija 11, 12 gadi, tas bija nikotīns. Pēc tam 12 gados tas bija alkohols, un kad man bija jau 13 gadi, es alkoholu lietoju sistematiski. Tas nozīmē, ka gandrīz katru nedēļu, ja bija momenti pat biežāk, es izmantoju alkoholu. Protams, sākumā devas ir mazas, jo organisms ir maziņš, smadzenes ir diezgan plastiskas un blā, blā, blā. Es sāku izmantot alkoholu. Kāpēc es sāku to darīt? Sāksim skatīties uz manu bērnību. Mana bērnība ir bijusi visdrausmīgākais vispār posms manā dzīvē. Mamma dzēra, tēvs dzēra, vectēvs no tēva puses, ja, dzēra, vecmama no tēva puses dzēra, vecmama no mātes puses dzēra. Viņi visi dzēra, viņi visi pīpēja. Tēvs ar māti ļoti bieži kāvās. Un, kad es biju galīgi sīka, es sākumā dzīvoju centrā kopā ar māti un tēvu. Un man vēl ir vecākā māsa. Mēs dzīvojam četratā. Un man sensis strādāja, viņš vadāja smagās mašīnas. Un tajā laikā viņš varēja aizbraukt tur uz 2-3 mēnešiem, ja, jo viņš braukāja tur uz Krieviju, vēl kaut kur. Un tas aizņēma visu ilgu laiku, jo tie bija 90. gadi.
Un pēc tam, kad viņš atbrauc, ja, mana māte, viņa bija ļoti tāda emocionāli nestabila sieviete. Un sanāk, kad atbrauca mans tēvs, viņa uzreiz, čaviņas, viss ķipa ok, viņa sāk sēdēt, viņa sāk dzert, un tā dzeršana viņam aizgāja uz nedēļām, uz 2, un pēc tam viņa sāk vēl arī kautuņus taisīt, strīdēties un viss kaut kas tam līdzīgs. Un es to visu redzēju. Es redzēju, kā man sensis daudzīja manu māti, es mēģināju viņu aizsargāt. Pēc tam, protams, bija momenti, kad viņiem bija abiem diviem, pēc tādiem pasākumiem, viņiem bija abiem diviem paģiras. Es kā bērns, man tur 5-6 gadi, es taču nesaprotu, kas ir paģiras, vai ne? Un es mēģinu kaut kādā veidā pievērst mātes uzmanību, vai paspēlēs, un viņa vienkārši paņem tādu siksnu ar tādu dzels to sūdu un vienkārši hujāks man pa muguru. Un man pēc tam mugura, visa gandrīz mugura bija zila. Tas nebija viens vienīgais moments, tādu momentu bija daudz. Un, protams, pēc tam mana māte gāja, raudīja, prasīja, atvainojas, tā negribēja. Un es saprotu, tagad es saprotu, jā, ka tiešām laikam viņa to negribēja, bet tas nenozīmē, ka viņa bija stabila. Ja? Viņa bija nestabila, un dēļ tā, ka manā ģimenē vispār alkohola lietošana un pīpēšana bija kaut kas normāls, sišana priekš manīm bija kaut kas normāls, saruna tādā tonī, ka tu vienkārši bļausties, nevis tu runā, arī bija priekš manīm kaut kas normāls. Protams, es kopēju to visu modeli. Protams, es sāku lietot to alkoholu. Un kāpēc es viņu sāku lietot? No vienas puses, jā, man bija piemērs, vecāki, kuri lietoja to. No otras puses, es, kad biju sīka, es jau sapratu, ka man hujova sanāk komunicēt ar cilvēkiem. Man grūti ar tiem cilvēkiem komunicēt. Es nesaprotu, ko viņi no manīm grib, un es nesaprotu, kā man vajag uzvesties, lai izskatītos normāli. Bet kad es mazliet kad es sigaretku mazliet, tad es tāda, jau noskaņojums ir, varu izlikties pret citu cilvēku un blā, blā, blā. Protams, tagad es saprotu, ka tas ir saistīts ar autismu, ja? Bet būsim godīgi, ja maniem vecākiem nebūtu pohu, kas ar manīm notiek, jo pirmo alkoholu, kur es ņēmu? No mājām, jo visi radinieki lietoja. Ja viņiem visiem nebūtu pohu, kas ar maniem notiek, droši vien, es nedomāju, protams, viņa nevarētu izārstēt manu autismu vai kaut kas tam līdzīgu, bet pastāv iespēja, ka droši vien es lietotu mazāk, un tas aizietu pēc tam uz mazākām atkarībām, nekā tas reāli sanāca. Bieži dzirdu, ka cilvēki, kur jau pieauguši, atsaucās uz bērnību, kā tas ietekmē viņu raksturu un kā noteikts rīcības viņi dara bērnības dēļ. Vai tagad tāda, kāda tev bija bērnība, viņi ietekmē tavas rīcības šobrīd un tavu raksturu? Es esmu pārliecināta, ka visas traumas un bērnības traumas, man riebjās vispār, ka cilvēki izmanto to bērnības traumas. Protams, droši vien, jā, tas kaut kādā veidā ietekmē, ilgu laiku varēja ietekmēt manu dzīvi. Bet, ko es nevaru saprast? Es nevaru saprast vienīgo lietu. Kad tev ir 15, un tu vaino vecākus par to, ka viņi ir dalbajobi, ka viņiem pie dirsas, ko tu dari, kā tu dzīvo, viņa tevi sīt, nedod Dievs, ja viens no taviem radiniekiem vēl taisa nepareizas lietas ar bērniem, es tā teikšu. Protams, tas viss ietekmē. Mēs nevaram vienkārši paņemt veselu cilvēku un izrakstīt to bērnību, it kā nekas nav bijis. Bet, ja tev ir 15 gadi un tu esi negatīvi noskaņots uz saviem vecākiem,
Bet, kad tev ir 20 gadi, vēl man ir jautājumi. Bet, ja tev ir 25 gadi, ja tev ir 30 gadi, un tu joprojām vaino savus vecākus par to, ka viņi tādi slikti, ka viņi sapostīja tavu dzīvi, ja viņi ir slikti, ja viņi sapisa tavu dzīvi, mēs to nevaram norakstīt. Tā tas bija, tas ir fakts. Bet tagad, kad tev ir aiz 20 gadiem, tava atbildība saņemties, saprast, ka tava veselība, tā ir tikai tava veselība, un neviens cits cilvēks pasaulē, viņš nevar uzņemties atbildību par tavu veselību. Tātad tava veselība, tā ir tava atbildība. Tavas bērnības traumas, tās ir tavas bērnības traumas. Cik stipras un cik sačakrētas viņas nebūtu, tā ir tava atbildība. Kas atšķir bērnu no pieaugušā cilvēka? Pieaugušais cilvēks var uzņemties atbildību gan par saviem hujoviem momentiem, gan par visu to, kas bija viņam dzīvē. Ja tu ej pie psihologa, ja tu ej pie psihoterapeita, vienalga, kur tu ej, un ja tu visu laiku stāsti par to, ka tavi vecāki ir tik hujovi un viņi sapisa tavu dzīvi un visu tu vairāk nezini, kā dzīvot. Sāksim ar to, ka tev ir slikts ārsts, jo normālam ārstam tomēr vajag tev izskaidrot, kad tava atbildība ir uzņemties visu, kas notika. Tev nevajag piedot tos vecākus, tev nevajag pieņemt tos vecākus, bet tev vajag pieņemt to faktu, ka tagad tu esi normāls cilvēks, normālā vecumā, kurš pats nes atbildību par visu to, kas ar viņu notiek. Ja tu domā, ka tu līdz 50 gadiem vari vainot visus apkārtējos un vari vainot visus savus vecākus, principā, tu vari to darīt. Problēmas nav. Bet nevienam tas nepalīdzēja un nevienam tas nekad nepalīdzēs. Tā kā tu vari čakarēt tālāk savas smadzenes un izdomāt to variantu, ka vecāki ir vainīgi. Teiksim, mana bērnība bija sapista. Vecāki ir vainīgi, protams, bet mana atbildība ir tagad tāda, ka man vajag darīt visu iespējamo, lai es salaboju savu veselību, fizisko, mentālu, un lai es tālāk varu strādāt, izglītoties un blā, blā, blā. Tā ir mana atbildība. Es vairs nevaru, kad man ir 31 gads, es nedrīkstu vairs vainot vecākus. Es nedrīkstu. Viņam bija savs ceļš, savas problēmas. Viņa auga pavisam savādākā laikā. Un, teiksim, runājot par savu Sainci, man ar Sainci tagad ir ļoti labas attiecības. Viņš nožēlo par to visu laiku, bet es saprotu, ka viņš dzīvoja tajā laikā un mēģināja audzināt mani tajā laikā, kad par psiholoģiem neviens nerunāja, par psihiatriju neviens nerunāja. Kā es varu vainot savu tēvu tagad par to, ka viņam vienkārši nebija informācijas? Kāpēc tagad mums ir labas attiecības? Tāpēc, ka es ar viņu parunāju, es viņam pastāstīju, es saku, come on, čalī, vai nu mēs salabojam savas attiecības, un tev vajag pieņemt gan manus bipolāros traucējumus, gan manu autismu, gan manu visu pārējo. Ja tu to sapratīsi, mēs varēsim runāt vienā valodā, un tu sapratīsi, kāpēc es biju tāda, kāda es biju. Un viņš pieņema to. Kāpēc? Tāpēc, ka ja no vienas puses viņš nožēlo par to, ko viņš izdarīja, jo viņš bija slikts tēvs, no otras puses viņš mīl mani. Un kā es varu izsvītrot vienkārši to momentu, ka viņš mani mīl? Es zinu, ka viņš mani mīl. Jo ja viņam būtu pie dirsas, viņš nekad mūžā, manam sencim ir pie 60 gadiem. Iedomājies, čalis 60 gados pieņem vispār tādu informāciju par psihiatriju, par bipolāriem traucējumiem, par autismu un par visu pārējo. Un man ir ļoti liela cieņa pret to cilvēku, jo viņš sapratu, ko viņš izdarīja, ka tas bija nepareizi. Es saprotu, atkal laikam tas varētu būt izņēmums, bet ja viņš nepieņemtu visu to, viņš būtu no tiem cilvēkiem, kurus es vienkārši izsvītrotu, jo man jādzīvo tālāk.
bez visas tās drāmas par to, Dievs, vecāki sapisa manu dzīvi. Nē, jā, vecāki sapisa, bet ko tas nozīmē? Tev vajag sēdēt tagad uz pakaļas taisni un neko nedarīt. Diemžēl, ir jādzīvo, ir jāmaina sava dzīve un ir jāmaina sava veselība. Runājot par sapistām bērnībām un sapistiem vecākiem, bieži tādās situācijās mēs runājam par bērnu suicīdu, un es redzēju, ka tu TikTokos pats stāstīji par saviem suicīdu mēģinājumiem, un vispār bieži bērni domā pabeigt savu dzīvi. Pastāsti, kā tas ir un ko darīt tādam bērnam, kurš nonāk tādā situācijā? Sāksim ar to, ka domas par to, ka tu gribi beigt savu dzīvību, viņas var būt gan bērnībā, gan pusauģu vecumā, gan kad tu esi pieaudzis. Tur nav nekādas starpības. Bet vienmēr, ja jums apkārt ir cilvēks, jebkura veida vecuma pie dirsas, vienalga meitene tas ir vai vīrietis, vai cita gendera, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja cilvēks runā par pašnāvību, to vajag uztvert nopietni. Vienalga, jūs varat domāt, ka viņš manipulē. Jūs varat domāt, ka viņš grib pievērst uzmanību kaut kādā veidā. Pie dirsas. To vajag uztvert nopietni, jo tas galu galā var beigties ļoti bēdīgi. Pirmās manas domas par suicīda mēģinājumu bija, kad man bija 11 gadi. Tas bija tas moments, kad mani vecāki sāka runāt par to, ka viņiem vajag izšķirties. Kad viņi sāka par to runāt, kad man bija 11 gadi, kad man bija 12 gadi, viņi jau izšķīrās. Ja? Un sanāk, tas moments, kad es pirmo reizi taisīju pašnāvību, man bija 13 gadi. Tātad tas nozīmē, ka man sensis aizgāja no ģimenes. Es tad dzīvoju ar vecmamu, vectēvu un mammu. Mans pirmais pašnāvības mēģinājums. Nu jā. Un vēl sagāja ar to, kāpēc 13 gadi. Sanāk, es dzīvoju ar mammu, vecmamu un vectēvu, jo sensis aizgāja. Mana māte nomira, un kaut kur pēc pusgada man bija pirmais pašnāvības mēģinājums. Un sanāk, tur bija apkopojums ar visu to. Sanāk, man jau bija depresīvie momenti, man jau bija miega traucējumi un viss tas pārējais, kas ir saistīts ar mentālām problēmām. Sanāk, man nomirst māte, un man ir tikai 13 gadi, un tas ir tas pirmais moments, kad tu sajēdz, kad vispār cilvēks var pazust, un tu nekad vairs viņu nesatiksi. Man bija ļoti smagas attiecības ar māti, ļoti smagas, jo viņa tiešām viņa bija dikti neadekvāta. Viņa vienmēr bija pretenzijas pret manis, tāpēc mums ļoti bieži bija kašķi, bet neskatoties uz to, kad tu saproti, ka tava māte nomirst, tu tāds jebanūca, ko tālāk? Protams, tas bija pārdzīvojums, es ilgu laiku nevarēju saprast vispār, kas notiek. Pēc tam man bija viena no pirmām mīlestībām. Kā es jau teicu pirms tam, man vienmēr bija smagi komunicēt ar cilvēkiem. Ja? Es nezināju, kas ir draudzība. Man tajā pašā laikā nekad nebija draugu, jo es nemācēju draudzēties. Es nezināju, kā to darīt. Tāpēc vienīgais mans variants bija veidot romantiskas attiecības. Jo tas man padevās. Tagad es saprotu, tāpēc, ka es vienmēr biju simpātiska, ja, un ar kādiem čaļiem es veidoju attiecības? Ar tādiem, kuri ir ļoti vecāki par manīm, vai ne? Kuri mēģināja ar manīm manipulēt un tādas lietas. Un pirmais mans tas pašnāvības mēģinājums bija saistīts arī ar mīlestības attiecībām, bet manas pirmās mīlestības attiecības sākās ar sievieti. Un, principā, dēļ tā
Mātes nāve, sencis aizgāja, sieviete, ar kuru es veidoju attiecības, 13 gados es veidoju attiecības ar sievieti. Arī viņa man pisa visu laiku smadzenes un visu laiku mēģināja pierādīt, ka es ne līdz gala viņu mīlu vai kaut kas tam līdzīgs. Un vienā momentā man vienkārši viss tas tā aprieba. Es nezināju, kur likties. Pie tā visa man vajadzēja darīt visu pa māju, tur gatavot ēst, mazgāt drēbes, kārtot dzīvokli, mācīties, palīdzēt māsai, jo viņa arī, ak, Dievs, viņa tik dramatiska un viņa arī tik daudz problēmas un man visu laiku vajadzēja viņu glābt. Un man bija pārāk daudz, ko vajadzētu darīt priekš bērnu, kuram ir 13 gadi. Sanāk, tas bija tas moments, kad viss vienkārši sagāja vienā čupā, un tā meitene, ar kuru es biju kopā, viņa mani pameta. Un tā es arī paskaidrojumu nedabūju, kāpēc tā notika. Un viss tas man tā aprieba, ka es vienkārši sapratu, ka es netieku ar to visu galā. Man ir ļoti grūti tikt galā ar to visu. Neviens mani neatbalsta, jo visu, ko es mēģinātu darīt, apkārtējie cilvēki, sevišķi radinieki, viņi bija no tiem cilvēkiem, kuri visu laiku mani nosodīja. Es ne tā izskatos, es ne tā uzvedos, es ne tā mazgāju grīde, es ne tādu zupu uzvārīju, es ne tā, visu, ko es darīju, bija nepareizi. Aiz tā es jau biju pārliecināta, visi cilvēki ir normāli, ar maniem kaut kas nav ok. Un, protams, es sarījos ar tabletēm, es negribēju dzīvot, jo es nezināju, kā dzīvot. Kad tevi visu laiku apkārtēji visi ienīst, tu mēģini darīt visu kaut ko to labāko, tevi, ienīst. Ko tu vēl darīsi? Un es teikšu tā, tas bija tas moments, ir jāsaprot, kad es taisīju savu pirmo pašnāvības mēģinājumu, es jau zināju, kas ir nāve, jo man māte nomira. Es zināju, ka tas ir ceļš, no kura tu nevari atgriezties. 13 gados ne visi bērni to saprot. Ja? Protams, vienmēr visiem ir tas posms, kad viņi saprot, kas ir nāve. Es to sapratu diezgan jaunā vecumā, un tāpēc es gribēju nomirt. Tāpēc, ka es negribēju atgriezties atpakaļ. Tāpēc, ka es zināju, ka dzīve šeit ir daudz trakāka, nekā es nomiršu. Es nezināju, kas būs tālāk, es par to nedomāju. Es vienkārši negribēju būt te. Un, es pagulēju kādu laiku slimnīcā, un arī diezgan interesants moments. Tad sanāk, māte man jau bija mirusi, sensis dzīvoja savu dzīvi, un man bija vecmama, kura mēģināja rūpēties par maniem un steigāt pa ārstiem un tādā ziņā. Viņa atbrauc uz slimnīcu un sāk runāt ar ārstiem par to, ka vai tas bija pašnāvības mēģinājums, vai kas tas tā, ko mēs tagad rakstīsim kartiņā. Un mana vecmama tāda, vispār, bērns var kļūdīties, netīšām sarījās ar tām tabletēm, jūs taču paši saprotāt. Un sanāk, mana vecmama ar ārstiem izdomāja to stāstu, ka tas nebija pašnāvības mēģinājums, ka tā bija kļūda, ka es vienkārši stulba, debīla, maziņa tīzla kaut kāda skuķene, kura nejēdz, kas notiek, vienkārši prikali pēc sarījos ar tabletēm. Viņi paši zināja, kāpēc to darīja? Kāda vispār? Es stāstīju. Es, kad nonācu slimnīcā, es runāju ar psihologu, neirologu un psihiatru. 13 gados. Un es stāstīju, ka es negribēju dzīvot, ka man ir nomākts garas stāvoklis, ka es nevaru gulēt. Es ar tiem speciālistiem runāju, bet galu galā galvenais ārsts uzrakstīja, kļūdas pēc, uzmanības pēc un tādā ziņā. Un pēc tam, pēc kāda laika, es uzzināju, ka, tas būtu suicīda mēģinājums, un tas būtu ierakstīts kartiņā, maniem vecākiem, vecvecākiem, būtu ļoti lieli sūdi par to, kā viņi nenoskatīja bērnu, kurš mēģina taisīt pašnāvību 13 gados.
Jā, un izējot caur tādu bērnību, caur tādām atkarībām lielām, tu neizties pēc cilvēka, kurš ir cietis no atkarībām, tu teici, ka tu biji alkoholisms tā tālāk, tu neizties pēc tāda cilvēka, un bieži cilvēki nezin, kā vispār izskatās tāds cilvēks. Un varētu pastāstīt par to, kā vispār tevi uztver citi cilvēki, kad stāsti par savām atkarībām. Es teikšu tā, man liekas, visgalvenākais prikals TikTokā ir tur, kad cilvēki netic, ka man bija kokaīna atkarība, jo kokaīns maksā dārgi, un tas nozīmē, vai nu man vajag dahujā pelnīt, vai nu es meloju par kokaīna atkarību. Un es nekad mūžā nebiju iedomājies par to, ka man kādreiz vajadzēs pierādīt to faktu, ka man bija kokaīna atkarība. Un cilvēki ļoti bieži maldās par to, kā izskatās cilvēki ar alkohola atkarību, ar kokaīna atkarību, ar marihuānu atkarību. It sevišķi, ja mēs runājam par atkarībām, kuras traucē sievietēm. Ja? Jo, teiksim, ļoti, es negribu tā visus vienā čupā mest vai kaut kas tam līdzīgs. Vairāk sievietes, tomēr viņas tur izmanto krēmus, hujēmus, maskas, hujaskas un visu to pārējo. Ja? Un tas līdz kādam brīdim palīdz slēpt to vielu ietekmi. Ja? Jo tomēr, ja mēs runājam par alkohola atkarību, mēs runājam par to, ka tomēr cilvēkam ir tāda aizpampusi seja. Ja mēs runājam par pīpēšanas, jebkāda veida atkarībām, tas var būt nikotīns, marihuāna vai ko citu var pīpēt, mēs redzam ļoti tādu sausu ādu ar ļoti stiprām tādām grumbiņām. Un ja mēs runājam, teiksim, par to pašu arī kokaīnu, vai ja mēs runājam par amfetamīnu, mēs runājam par cilvēkiem, kuri ik pa laiku aizmirst lietot ūdeni, un arī mēs redzam tādu, hujova āda izskatās hujova. Jā, var redzēt, ja mēs runājam par alkohola atkarību, mēs runājam par to, ka cilvēks lieto liekas kalorijas dēļ alkohola, un viņš papildus vēl tur apēd fast food un visu kaut ko, un var redzēt, ka cilvēkam ir dikti liekais svars. Ja? Plus mēs ļoti bieži redzam arī visu kaut kādus tādus momentus uz sejas, kad vai ne tikai sausa āda, bet kaut kādi tur izsitumi, pumpiņas, visu kaut kas tāds. Un ļoti bieži, protams, sievietes, viņas vairāk kopi sevi, ne visas sievietes, ja? Bet tomēr daļa no sievietēm. Kāpēc daudzi nezināja, ka man ir atkarība? Ja? Jo es visu laiku, es no rīta mazgāju un sakopju seju, un katru vakaru es mazgāju un sakopju seju. Un man tas bija, kad man bija depresijas, kad man nebija depresijas, kad man bija alkoholisms un kad man nebija. Es visu laiku, tas man bija vairāk tas autistiskais rituāls, jo tas mani mierināja. Man patīk, kad es jūtu, ka mana seja nav tāda, zini, kad tu nomazgā seju ar kaut kādu huņu un tev tāda sajūta, kad viņi ir tāda, kad gribās ar krēmu sasmērēt. Tāda nepatīkama tāda sajūta, ka viss tas savilkās. Es esmu ļoti jūtīga pret tāda veida, es nevaru teikt, ka tas ir simptoms, bet es esmu ļoti jūtīga pret visu, kas ir saistīts ar manu ādu. Tāpēc es ļoti labi to visu laiku mēģināju kopt, un tas bija jau no pašas bērnības. Es pati sev pieredināju. Tāpēc ļoti bieži sievietēm, kurām ir atkarības, var nepamanīt, ka viņam tādas ir, jo uz sejas nebūs nekas rakstīts. Ar vīriešiem ir jāskatās, protams, ir vīrieši, teiksim, ja vīrietis ir modeli, bloģeris, vēl kaut kas, tas arī būs vīrietis, kurš kopi sevi, izmanto krēmus un tādā ziņā, un arī ļoti ilgu laiku mēs nevaram pamanīt, ka viņam ir atkarība. Bet, ja ir cilvēks, kurš nepareizi ēd, kurš nelieto ūdeni, kurš izmanto aizliegtas vielas vai izmanto alkoholu un neizmanto krēmus, tad mēs uzreiz redzēsim to rezultātu uz sejas. Tāpēc
kad man bija visnopietnākās tās atkarības, dēļ tā, ka es kopju sevi, ļoti grūti bija pamanīt to. Un es vienmēr biju, es nevaru teikt, ka es biju stabila, jo, protams, man ir vairākas tās mentālās problēmas, dēļ kurām es ļoti bieži biju nestabila, it sevišķi mēs runājam par bipolāriem traucējumiem. Bet man vienmēr, dēļ sava autisma, man bija tā, ka man visu laiku vajag turēt masku. Man visu laiku vajag uzvesties kā normāls cilvēks. Un ja pat es biju galīgā pālī, galīgā dirsā, kad man pilnīgi dubultojās acīs, es vienmēr turēju to masku. Es vienmēr uzvedos kā pieklājīga, normāla sieviete, un tāpēc neviens nevarēja pamanīt to atkarību, bet tā atkarība sapusi gandrīz visu manu dzīvi. Bet tavā gadījumā tas vairāk ir tā kā izņēmums, jo parasti ar atkarību iet kopā dzīves kvalitātes samazināšanās, higiēna, darbs, cilvēks zaudē darbu, tā tālāk un tā tālāk. Kā tev sanāca apvienot savas atkarības ar to, kā tu sabiedrībā sevi parādīji? Es sāku strādāt, kad man bija 13, 14 gadi, jo es esmu nākusi no ģimenes, kur nebija naudas. Kad man bija 13, es sāku sev pērkt drēbes, gadžetus, krēmus, apģērbu, visu pārējo. Neviens man no vecākiem to nedeva, man vajadzēja strādāt. Līdz ar to man laikam jau no tās bērnības bija iesis galvā, ja es pati nestrādāšu un ja man nebūs tās naudas, es tālāk nekur netikšu. Bet tajā pašā laikā, protams, man bija, it sevišķi, ja mēs runājam par, man līdz kaut kur 26 gadiem bija problēmas ar alkoholu, nopietnas. Es mēģināju to visu apvienot kā. Vissmagākais posms bija no rīta, jo tu vakarā hujāri bļavotku, no rīta tev jāceļās uz darbu, tev ir paģiras, tev ir, arī seja tāda krumkaina un actiņas tu nevari attaisīt. Pēc tam tu aizēji uz darbu, un es mēģināju strādāt tādos darbos, kuri man patīk. Un tad, ja tev tavs darbs patīk, tu mazliet to paģiraino sajūtu vari kaut kādā veidā izsist. Bet ne, bija hujova, nebija noskaņojuma, visu, teiksim, tur, es parasti, kad strādāju, es strādāju 14 stundas. Es neatceros, lai man būtu darbi, kur es strādātu 8 stundas, ne. Es strādāju 12, 14 stundas, un pirmās 5 bija vienkārši paģiras, kad tu mēģini atčuhnīties un sāk normāli strādāt. Pēc tam, tev ir noskaņojums, tu vari normāli strādāt, un pēc tam pienāk vakars, tu jau esi pārāk noguris, jo pusi diena pagāja ar tām paģirām, vai ne? Un tev jau atkal gribās mazliet iemaukt. Un kad es sapratu, kad man ir galīgās problēmas, es sāku lietot alkoholu darba laikā. Es ļoti ilgu laiku dzēru pēc darba mājās, bet pēc tam man sākās posms, kad es sāku lietot alkoholu darbā. Tur, teiksim, pēdējās 40 minūtes man paliek, un es lietoju alkoholu. Un es tāda, neviens taču nezinu. Es vienmēr biju labs darbinieks. Ja? Un kad es lietoju to alkoholu, protams, neviens no priekšniekiem vairs nebija darbā. Pēc tam, pēc laika, es sāku lietot no paša rīta, lai salāpīties. Un es tāda, man bija smuka pudelīte priekš ūdeņa, ja? Un viņa bija normāli nokrāsota, lai es varētu tur vīnu ieliet. Un es tāda sēžu, aizkvestos tad strādāju. Un es tādu, un vīnu. Un vai tu uz to brīdi apzinājies, Tā ir problēma. Vai tev liekas, ka viss ir normāli? Es zināju, ka man ir problēmas. Es nezināju, kā to apstādināt. Es saprotu, es atnāku uz darbu, un es jau lietoju alkoholu. Vakarā es lietoju alkoholu. Visa nauda aiziet uz alkoholu. Tāda jebanūca, man ir tik hujova, es nezinu, kā to visu apstādināt. Un tad tas bija
neskatoties uz to, ka ar depresijām es saskaros, kad man bija 13 gadi, pirmo reizi apzināti pie psihiatra es aizgāju, kad man bija 23 laikam vai 24 gadi, un tas bija dēļ tā, ka es saprotu, ka man ir alkohola atkarība, jo mana alkohola atkarība noveda līdz tādam pašnāvības mēģinājumam, kuru es no rīta vairs nevarēju atcerēties. Un es tāda, jebaļ, es vairs nekontrolēju savu dzīvi. Es nevaru kontrolēt, kas ar manīm notiek, es nekontrolēju savas jūtas, un tādā momentā vienā es sapratu, ka ja es tagad neaiziešu pie ārsta, es vienkārši nomiršu. Un tad es sapratu, ka mani suicīda mēģinājumi, viņi ļoti cieši iet kopā ar alkoholismu, jo kad es esmu pālī, tad es galīgi sevi nekontrolēju. Un es tāda, vai nu es iešu tagad pie psihiatra, vai nu man pizdā. Es izdomāju, vairāk tomēr vajag pacīnīties par savu dzīvi. Uz raidījuma beigām bišķiņ atgriezīsimies pie TikToka. Es redzēju, ka tu bieži saskaries ar kritiku, ka tu izmanto lamu vārdus, nenormatīvo leksiku, un tu runā par medicīnu, kā palīdzēt arī bērniem un tā tālāk. Un daudzi tev iesaka, ka kontents būtu daudz labāks, ja tu neizmantot nenormatīvo leksiku, jo tomēr tu runā par nopietnām lietām. Kāpēc tu izmanto nenormatīvo leksiku un kāpēc tu neizvēlies sevi bišķi cenzēt? Es teikšu tā, es esmu tāds cilvēks, kāds es esmu. Es zinu, ka brīžiem es esmu rupja. Es zinu, ka dēļ sava autisma atkal es esmu pārāk taisna, pārāk atklāta, kaut kur pārāk radikāla, es tā varētu teikt. Es nevaru izlikties pa citu cilvēku. Es nevaru... No vienas puses es saprotu, it kā ja es runāju par medicīniskām lietām, ja es gribu palīdzēt cilvēkiem, it kā man vajag būt tādai pareizi, bet kam tā diršana ir vajadzīga? Man ir sekotāji, mammiņas un tēvi, kuriem bērni ir ar autismu. Viņi man raksta, es viņiem atbildu, mums ar viņiem ir sakars, es viņiem palīdzu tur par tiem pašiem vitamīniem, visu kaut ko mēģinu palīdzēt. Ko es varu darīt, es to daru. Un man raksta vecāki ar bērniem, kuriem ir autisms, un viņiem nahuj nepiš to, ka es lamājos, jo viņi saprot, ka es runāju pareizās lietas, jo vienīgais, uz ko es balstos, tā ir zinātne, tie ir pētījumi. Es neko no savas galvas neņēmu, es neko no savas galvas neizdomāju. Tāpēc, ja es jūtos komfortābili tādā veidā, kā es to daru, es esmu dabīga, es esmu tāda, kāda es esmu, vai ne? Un būtu ļoti dīvaini, ja es tiktu kā sēdētu tāda ar ārstniecisko halātu, zini, vēl te ielikt to, ar ko klausās sirdiņu, ne? Šodien mēs parunāsim par autismu, un tagad mums ir tas būtu baigais bullshits. Es tāda neesmu. Es esmu rūpja, es esmu atklāta, es esmu tāda, kāda es esmu. Un ja kādam traucē manu lamu vārdi, ej ārstējies. Vai ne? Ja tu domā, ka tikai dēļ tā, ka es kaut kur šat tur izmantoju lamu vārdu, tas nav tā, ka katrais otrais mans vārds ir lamu vārds. Nē, es ļoti smuki runāju krieviski, es ļoti smuki runāju latviski. Daudzi cilvēki redzēja manas intervijas, kur vispār nav neviena lamu vārda, vai ne? Un ja ir cilvēki, kuram rūp un kuri mēģina piepisties pie tā, ka es lamājos, ejiet ārstēties, ja? Tā nav mana auditorija, tie nav tie cilvēki, kuri ies ar mani kopējo to ceļu. Jo es zinu daudzus cilvēkus, kuriem es esmu palīdzējusi, ja? Viņam pilnīgi pie dirsas lamājos, es vai ne. Un būtu ļoti, man liekas, nepareizi, ja, teiksim, es tiktu kā esmu tāda čuķi-puķi lapaška, un es te nelamājos, un es te visu daru pareizi, un es tāda, es tāda meitiņa vispār, es vispār māku runāt smuki, un pēkšņi es satiekos ar cilvēku, un es tāda, jibanūca, tas jau pizdiets. Tas taču būtu, kā pareizi latviski teikt, licimierē.
divpusīgi. Vot. Standarti. Vot, tie būtu tie dubult standarti. Un sanāk cilvēki, kuri pie maniem piepisās par to, ka es lamājos, viņi pie maniem piepistos vienalga pie kā. Un neiet runa tikai par to, ka es lamājos vai nelamājos. Tāpēc es domāju, ka lamāties tas ir vispēdējākais. Tu vari piepisties, ja es runāju par pētījumu, un tur ir diršana. Vai es izmantoju pētījumu, kurš neeksistē? Vot pie tā tu vari piepisties. Pie lamu vārdiem, ka man tas ir tik garlaicīgi. Un tad pēdējais jautājums, kas man liekas gribētu būt interesants auditorijai un TikTok auditorijai. Tev ir ļoti daudz hateru, tev ir ļoti daudz hate komentāru un daudz cilvēks, kur uzsāk vest TikToku, tas var bišķiņ izsist un demoralizēt. Kā tu tiec galā ar to visu heitu un ko tu tieši varētu ieteikt cilvēkiem, kuri grib izpausties, bet viņiem ir ļoti daudz heita? Zini, kā es uz to uz visu skatos? Ja cilvēki man raksta komentārus, tas nozīmē, ka es jau izveidoju kaut kādu emociju tam cilvēkam. Un nav svarīgi, ir laba tā emocija vai slikta. It sevišķi, ja es runāju par ļoti tādu, šauru tēmu. Es runāju vairāk par mentālo veselību, bet tomēr vairāk vai mazāk es runāju par autismu. Un es saprotu, ka cilvēki, kuri nesaprot par autismu, ir cilvēki, kuriem galvā autisms izskatās kaut kā, tā kā viņiem izskatās, pēc filmām, pēc kaut kādām, veicām kaut kādām kritērijām. Protams, viņi klausās mani, viņi skatās uz mani, un tas izraisa negatīvu emociju, jo es neizskatos pēc klasiskas autistes, jo es rupji varu runāt, es varu lamāties vai kaut kas tam līdzīgs. Es izveidoju to emociju, un droši vien galvā tam cilvēkam kaut kas paliks. Mēs nevaram zināt, vai viņš sāks domāt savādāk par autismu vai kaut kas tam līdzīgs. Bet es ļoti bieži dabūju ļoti rupjus komentārus, ļoti rupjus. Man tas galīgi nepis, jo es saprotu, ka cilvēki, kuri to raksta, viņiem ir ļoti daudz brīva laika. Viņam nav ar ko nodarboties un ļoti viegli nodirst kaut kādu vecini, kura pati sev izdomāja autismu ļoti viegli nodirst un uzrakstīt kaut kādas tādas nelepnības. Ja cilvēkam no tā paliks vieglāk, man nav ar to problēmas. Vai tas ietekmē mani un manu pašvērtējumu? Ir momenti, kad ietekmē. Un kad es saprotu, kad man rūp kaut kāda sveša randoma cilvēka komentārs TikTokā, ja es saprotu, ka tas mani ietekmē, es tāda, man vajag mazliet attiet no tā, mazliet atpūsties, salabot atkal savu mentālo veselību, jo kad cilvēks ir vesels, kad cilvēks ļoti labi saprot, ko viņš dara, kā viņš ir vērts. Un, teiksim, man ir ļoti laba sapratne, ko es daru, kāpēc es daru, priekš kam es to daru. Man ir svarīgāk palīdzēt cilvēkiem, nekā pierādīt to, ka, tiešām man ir autisms, lūdzu jums papīrus. Ja es tiem cilvēkiem pat došu tos papīrus, nebūs nekādas jēgas. Jo tie cilvēki vienkārši mēģina, salabot savu sapisto mentālo veselību. Un ja ar heitu viņam tas palīdz, es uz to nereaģēju, bet, protams, ir momenti, un es nenoliekšu to momentu, kad es ļoti bieži uz kaut kādu rupju huņu, es atbildēšu vēl rupjāk. Un pats prikals, ka tie cilvēki pēc tam dzēš tos komentārus. Ko darīt citiem, kuri grib uzsākt veidot kaut kādu savu veidu kontentu? Es jums teikšu tā, ja tu esi pārliecināts tam, ko tu dari, jo tu esi pārliecināts un ļoti tici tam, ko tu dari, ja tas, ko tu dari, ir vissvarīgākā lieta tavā dzīvē, tev neprasīs tie cilvēki. Jo, teiksim, es ļoti labi saprotu, man liekas, es esmu vienīgais cilvēks Latvijā, kuram ir autisms, pieaugušais autisms. Ir cilvēki, kuriem ir autisms, vai ne? Bet es esmu viens no cilvēkiem, kurš atklāti par to runā. Es esmu viens no cilvēkiem, kurš atklāti runā arī par atkarībām, par visu kaut ko. Kad
es jau izdomāju to darīt, es jau biju gatava tam, ka tas, par ko es runāšu, cilvēkiem būs grūti pieņemt. Cilvēki nevar saprast, ka, teiksim, meitene ar mentālām problēmām var izskatīties kā ēst. Viņa nesaprot, ka meitene ar alkohola atkarību var izskatīties kā ēst. Viņa nesaprot, ka autisms var būt pavisam savādāks, un it sevišķi viņš būs savādāks sievietēm. Un galvenais piepisiens ir pie tā, ka, bļaļ, man ir dēls ar autismu, un viņš nerunā, tu runā, znači tev nav autismas. Znači, tu esi dalbajobs, tu nezini, kas ir autisms. Un ja caur kaut kādu, tādu no vienas puses, caur kaut kādu, es nevaru teikt agresiju, bet caur tāda veida, mazliet manipulāciju un spēli un iztēli par to, kad es brīžiem iztēlos rupjāka, nekā es esmu reālā dzīvē, vai ne? Es daru to speciāli, lai cilvēkiem galvā paliek ideja, ka tomēr runa iet par to pašu autismu. Un ļoti daudzi cilvēki, kuri, teiksim, gadu atpakaļ rakstīja man huņu par to, ka es nezinu neko par autismu, viņi mani piesako, un viņi joprojām mani skatās, un viņi man raksta komentārus, un tagad viņi man raksta adekvātus komentārus, saka, jā, tiešām, jā, tas skan loģiski, jā, tu pareizi pateici. Tomēr es varu izturēt visu to kritiku. Ne visi to var, ja tev ir šaubas par savu pašvērtējumu, tomēr vajag piestrādāt pie tā un tad veidot kontentu. Jo, teiksim, es nestādos priekšā, kādam komentāram jābūt vai kādam cilvēkam vajag man uzbrukt par kaut ko es nezinu, vai kaut kas tam līdzīgs, lai tas kaut kādā veidā iesistu man ideju, es vairs netaisu TikToku, jo es esmu stulbene un es neko neiedzu. Ribēta, nodzīvojot sākumā manu dzīvi, izpētiet psihiatriju vairāk nekā 10 gadus, kā es to daru, un tad parunāsim. Ja? Un tad mēs parunāsim par pašvērtējumu un visu to pārējo. Jā, mūsu podcasts ir atnācis uz beigām. Paldies, Viktorija, ka atnāci. Bija ļoti interesanti paklausīties, pasties, kāda tev ir dzīve. Un es gribu atgādināt, ka šis ir labākais podcasts, kur mēs dodam runāt viesiem bez cenzūras. Jā, tieši tā. Ja jūs gribat piedalīties arī šajā podkāstā, jūs droši varat rakstīt uz mūsu e-pastu labākaispodcasts@gmail.com, ko jūs redzat lejā. Un jūs arī varat piesakot visiem Viktorijas sociāliem tīkliem, jūs arī redzat viņus uz ekrāna, to varat darīt. Un kaut kāds noslēdzošos vārdus, Viktorija? Es teikšu tā. Es gribu, lai vairāk cilvēki Latvijā, jo man patīk Latvija, es gribu dzīvot Latvijā, es negribu braukt nekur prom. Es gribu, lai cilvēki, kuri dzīvo Latvijā, labāk saprot par atkarībām, labāk saprot par mentālām problēmām, un tad mums visiem dzīve būs vieglāka, mums dzīve būs saprotākamā, un mēs varēsim arī palīdzēt. Un ja mēs runāsim par to pašu dekriminalizāciju kopā ar mentālo veselību, tad mēs ātrāk varēsim panākt to, ka mēs varam izglābt Latvijas iedzīvotājus. Ja, tas ir ļoti labs nobeigums. Paldies, ka jūs skatījāties, piesakot mūsu YouTube kanālu, TikTok kanālu, un mēs tiksimies jau nākamajā epizodē. Labākais podcasts.